Mēs filmēsim video, kā mēs tad draugi spēlējam vienu spēli 21, bet mēs pārveidosim kā 41. Mēs žonglēsim līdz 41. Ja mēs uzžonglēsim vienu reizi un nokritīs, tas neskaitīsies. Bet ja vairāk par 2 reizēm, tas skaitīsies. Mani sauc Rihards Vāvers. Mani sauc Arturs Jurģis. Un mēs jums rādīsim, kā šo spēli spēlēt. Tātad, pirmais būšu es un otrais būs viņš. Tātad sākam. Man ir 2. Viņam bija 6. Man 3, tagad šāda man 5. Viņam bija 3, viņam 9. Deviņi, 14, 2, 11, 9. Man bija 14, man tagad 17. Viņam 3, viņam ir 14. Man ir 19. Vēl 2 tad. Viņam ir 14. Un tagad es pateikšu vēl vienu lietu. Jūs nevarat ņemt ar roku, bet jūs varat ar celi, galvu un ar krūtīm. Tātad turpinām. 17, 16 uzvar. Man ir 8. 25. Nē, 26. 25. Man bija, jā. 16. Viņam 0. Man 6. Tātad man ir 3-1. Viņam 16. Viņam atkal bija 1, viņam atkal bija. Man bija 3. Man ir 34, viņam 16. Viņam 7. Viņam ir 23. Man ir 34. Man bija 4. Tātad, man ir 3-8. Man nav vajag 3 sitienus, lai es dabūtu uzvaru. Viņam ir vēl klāt 2, tātad viņam ir 25. Un ir tā, ja jūs uzsitat pa vienu mazāk, tā kā, man piemēram 8, jūs uzsitat 1, 2 un nokrīt, tad skaidrs, ka jūs esat zaudējis, jo nevar būt pa vienu mazāk. Ja tu pieskaries vienu reizi uzreiz 0, tā nevar būt vairāk par 41. Tātad man 3-8 un obligāti jāpieskaras 3 reizes. Redzat, es uzvarēju. Man ir 4. Un tā spēle noslēdz, piemēram, kad es uzvarēju. Un tad ir, ja vairāk cilvēku tā pa vietām. Bet jūs arī varat spēlēt līdz 21. Tā tad uzredzēšanos. Tā!